Latvijas Zinātņu akadēmijas žūrija šogad vērtēja teju 50 pieteikumus par pērn nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā. Lielākā daļa no tiem bija tieši dabas zinātnēs, inženierzinātnēs un tehnoloģijās, medicīnas un veselības zinātnēs. Žūrija par gada lielākajiem sasniegumiem zinātnē Latvijā izcēlusi 12 dažādu tēmu pētījumus. Viens no šādiem darbiem ir par robotu, kurš saprot cilvēka izteiktās komandas. Faktiski tas, ko mēs esam pētījuši, lai katrs cilvēks robotam varētu pateikt cilvēcīgā valodā, ko viņš vēlas, kādas uzdevumus uzdot, un robots spēc saprast valodu pirmkārt, otrkārt saprast apkārtni, līdzīgi kā mēs cilvēki saprast, kas ir galds, kas ir krēsls, kas ir uz galda un tam līdzīgi, un attiecīgi līdz ar to saprast, kādā kārtībā viņa tās darbībiņas, kuras viņš māk pārvietoties, satvert kaut ko vai izdarīt, arī to visu izdarīt. Šādā veidā nākotnē būs iespējams palūgt robotam kaut ko paņemt un arī atnest. Bet Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesora Daiga Rezevska pētījusi, kādai ir jābūt demokrātiskas un tiesiskas valsts tiesību sistēmai. Šī tiesību teorija tātad ir atkarīga no tā, kāda ir tiesiskā sistēma, jo līdz šim tās tiesību teorijas, ko bija postulējis, piemēram, Hans Kelzens vai Herberts Lionels Hārts, tās bija vispārīgas tiesību teorijas. Tās neņēma vērā, kādā tiesiskajā iekārtā šī tiesību teorija darbosies, vai tā darbosies autoritārā, vai totalitārā, vai demokrātiskas tiesiskas valsts tiesiskajā sistēmā. Taču vai ir iespējams paredzēt, kuriem materiāliem nākotnē būs vajadzīgās īpašības, lai radītu jaunus enerģijas avotus? Latvijas zinātnieki pierāda, ka tas ir iespējams. Ar jaunām materiālu virsmām un struktūrām nākotnē, piemēram, ūdeņradi varēs ražot lētāk un vienkāršāk, jo pirms 5 gadiem akadēmiķis Roberts Eglītis ar komandu izstrādāja jauna tipa 5 voltu baterijas, kuras tagad izmanto Ķīnas elektromobīļos. Tagad mēs turpinājam šo virzienu un mēs fokusējamies uz perovskītu materiāliem. Tie kaut gan vecie materiāli, bet ar jauniem pilnīgi īpašībām. Un šobrīd mēs arī vērstam tādas īpašības pētam, kas dotu iespējas veikt tā teikt materiālus, kas pielietot kā gudri logi, tā teikt, pārklājumi. Latvijas Zinātņu akadēmijas zinātnes sasniegumu konkurss norisinās kopš 2002. gada. Šo gadu laikā tas kļuvis par vienu no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas zinātnē. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.